Sveiki, brīnumdari! Mēs šodien ar tevi veidosim gleznu ar sēnēm, kā māksliniece Kristīna Luīze Avotiņa. Tev būs nepieciešams kartons, mazais gabaliņš, mēram tik liels, zīmulis, ota, plastelīns, melnais, brūnais un baltais. Tumši sarkanā krāsa un mazliet zelta. Kristīna Luīze Avotiņa ir jauna un spilgta personība, mūsdienu māksliniece. Viņas talants ir novērtēts ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Viņas darbi ir ļoti koši. Viņa saka, ka savos darbos ikreiz vēlās parādīt, ka daba ir skaista un apbrīnas vērta, tikko atplaukusi ūdens roze, krītošas lapas no zeltainiem kokiem, rozā saulrieta debesis. Tā varētu turpināt mūžīgi. Un šodien mēs pētām sēnes un veidojam vienu no darbiņiem, kas ir līdzīgs viņas sēnēm. Apskati uzmanīgi visas gleznas. Pirmais, ko mēs ar tevi izdarīsim, ir nokrāsosim mūsu lapu tumši sarkanu, vai nu koši sarkanu. Kāpēc tumši sarkanu es izvēlējos, redzēsi gleznās, bet arī vēlos mazliet veidot darbu kā mūsu Latvijas karogs. Tātad sākam krāsot. Kamēr fons žūst, mēs ar tevi darbosimies tālāk. Fonu noliekam malā un ņemam mazo kartonu. Tagad mums ir jāuzzīmē sēne. Es izmantošu skoču. Un šeit iekšpusē apvilkšu pusapli. Un veidosies sēnes galva. Tālāk vilkšu uz leju, lai izveidotu sēnes kāju. Sēne mums ir jāizgriež. Uzspied pauzi un izgriez. Mana sēne ir izgriezta. Es varu tālāk darboties. Kad tu izgriezīsi, tad darbosimies kopā. No sākuma ņemsim balto plastelīnu. Es ņemu pa maziem gabaliņiem un kas man ir jāizdara? Man ir jānosmērē, var teikt. Plastelīnu visa sēnes kāja. Līdz līnijai velku ar pirkstu uz leju, uzlieku. Gabaliņu un velku uz leju. Nebaidies, ja trāpās kāda cita krāsa. Laikam no blakus stāvot. Plastelīns ir sadraudzējies ar citām krāsām. Atkal lieku gabaliņu, velku gan uz leju, gan uz augšu. Paņemšu rokās, lai būtu vieglāk darboties. Ar lielo pirkstu ir ļoti, ļoti ērti vilkt. Lielais pirksts kā jau liels, tam ir daudz spēka. Mums ir jānoklāj viss laukums, lai nebūtu redzams kartons.
Un tagad skaties, lai tev izskatītos skaisti. Velc vienā virzienā. No augšas uz leju, no lejas uz augšu. Sēnes kāja baltā gatava. Tagad mums ir nepieciešams paņemt brūno, lai veidotu mūsu, lai tā būtu baravika, mūsu baravikas galviņu. Šeit velkam plastelīnu uz sāniem. No viena sāna uz otru. Lieko plastelīnu ņem nost, jo šeit otrai pusītei ir jābūt tīrai, jo to mēs pēc tam līmēsim pie mūsu glaznas. Ir gatavs. Visas maliņas, lai nebūtu redzams kartons. Kāpēc ir nepieciešams ņemt arī melno? Sēne aug zemē. Mēs ņemam pavisam mazu gabaliņu, uzliekam lejā un velkam uz augšu, lai sēnīte atdzīvotos un veidotos it kā zemes gabaliņi. Velkam droši, paliek pelēks. Sēnīte uzreiz atdzīvojas. Melno pavisam kripatiņu mēs paņemsim arī, noliksim zem mūsu sēnes galvas, tieši starp, un novelksim arī šeit. Mazo brūno gabaliņu pieliksim apakšā, lai visas krāsas sēnē sadraudzētos. Sajaukšu melno ar balto. Un pielikšu arī sānus, lai atdzīvinātu mūsu sēnīti. Es izveidošu mazus punktiņus. Šādi. Salikšu uz sēnītes, it kā tur rāpotu kādi kukainīši un apēstu gabaliņu no sēnes. Vēl skatos, lai kartons nebūtu redzams. Izveidoju šādu strīpiņu un lieku arī šeit. Uzliec pauzi droši un veido arī. Lūk, šāda sēnīte mani apmierina. Tagad mēs skatāmies, vai mūsu fons ir izžuvis. Jā, pašā sākumā neesmu pateikusi, ka būs nepieciešama arī līme. Ja paskatās Kristīnas Luīzes avotiņas glaznās ar sēnēm, tur parādās zelta krāsa. Tagad mēs ņemsim, nosmērēsim ar līmi visu otro pusīti un pielīmēsim klāt pie mūsu fona. Zelta laukumi parādās it kā neapdomāti laukumi.
Nu, sēne ir pielīmēta. Tagad būs jāpastrādā ar zelta krāsu. Būs nepieciešama ota un zelta krāsa. Es darbojos šodien bez paletes, bet uzreiz ar krāsu. Tu vari ņemt uzreiz no burciņas. Krāsas daudz mums nevajadzēs. Kā jau redzēju, uz Kristīnas Luīzes avotiņas glaznām zelta krāsa parādās vienkārši kā plankumiņi. Vienā pusē, otrā pusē. Visu mēs neiekrāsojam, bet dažus gabaliņus, lai izveidotu līdzīgu gleznu. Skatoties uz šo gleznu, mēs varam atstāt šādi, vai nu izgriezt ovālu, tā kā Kristīnai Luīzei avotiņai. Vai nu šādi, vai šādi. Izvēlies pats. Nu, mēs esam padarbojušies un iedvesmojušies no mūsdienu mākslinieces Kristīnas Luīzes avotiņas. Esam izmantojuši plastelīnu, lai veidotu sēni, un šī tehnika saucās plastilinogrāfija. Tu esi paveicis lielu darbu. Salīdzini savu darbu ar Kristīnas Luīzes avotiņas darbu. Kas pietrūkst tavā darbā? Tev ir sēne, tev ir zelta plankumi, bet pietrūkst taurinis. Lai uzgleznotu šādu taurini un pielīmētu pie sava darba, skaties nākamo video un seko manam YouTube kanālam. Līdz nākamai reizei, brīnumdari!